Šodien mana diena ir kā lūkšana, piepildīta ar pateicību, mieru un gaismu. Jau daudzus gadus Dievs ir rakstījis manu dzīvi kā lapusi pa lapusei, ar priekiem un pārbaudījumiem, ar dziedināšanu un cerību. Un šajā brīdī es apstājos, lai klusumā pateiktu paldies. Paldies, Dievs, par elpu un šo dienu, par klusuma brīžiem un dzīvības ritmu. Paldies, ka man ļauts būt tavam priesterim, upurēt, mīlēt, kalpot, būt niecīgam tiltam starp debesīm un zemi. Paldies, ka esi man dāvājis ģimeni un cilvēkus, kas ienāk manā dzīvē kā svētība, ar savu klātbūtni, siltiem vārdiem, sapratni, ticību un patiesu draudzību. Laimīgs esmu ne tāpēc, ka viss ir bijis vienmēr viegli, bet tāpēc, ka nekad neesmu bijis viens. Jo tur, kur ir mīlestība, tur ir Dievs. Un tur, kur ir Dievs, tur ir mājas. Lai katrs pateicības vārds, ko šodien izsaku savā sirdī, ir kā lūkšana par katru no jums, kuri mīlat, ticat, lūdzaties un ejat līdzās. Par Latviju, ko mīlu ar sirdi un kalpoju ar pārliecību. Par baznīcu, kas ir mana māte un mans ceļš. Un par Dievu, kas ir visa sākums un galapunkts. Paldies no sirds, klusi, dziļi, patiesi.